Bremzējot vai ciešot sadursmē, mašīnu ietekmē spēks, kas liek tai mainīt ātrumu un virzienu. Šis spēks ietekmē tikai mašīnu, ne tajā iekšā sēdošos. Tu turpini kustēties tajā pat virzienā, gandrīz ar to pašu ātrumu. Tas ir, ja, protams, nav nekā, kas notur tev vietā. Visā pasaulē tiek veikti pētījumi, kuru mērķis ir likt mums izprast, kas notiek ar cilvēkiem un viņu automašīnām sadursmes brīdī. 80% gadījumu avārija notiek mašīnai kustoties ar ātrumu 40 līdz 50 km/h. Taču tas ir vairāk nekā pietiekoši, lai radītu smagus miesas bojājumus. Automobīļu industrija nepārtraukti uzlabo automašīnu drošības standartus. Taču ļoti bieži mēs nezinām, kā pareizi izmantot automašīnas drošības aprīkojumu. Drošības josta noteikti ir vissvarīgākais drošības aprīkojums tavā automašīnā. Pareizi lietot tā glābi dzīvību, taču nepareizi drošības jostas pielietojums nenodrošina aizsardzību. Braucot ar ātrumu 50 km/h, sadursmes spēks ir aptuveni 3 tonnas. Tas ir aptuveni 40 reižu lielāks par tavu svaru. Un sapiņķerējusies vai bojāta drošības josta iespējams netiks galā ar spiedienu un viegli padosies. Drošības jostai vajadzētu noķert un nobremzēt cilvēku, kurš sēž mašīnā piesprādzējies. Jo ciešāk drošības josta piekļaujas augumam, jo labāku aizsardzību tā nodrošina. Ja drošības josta nav pietiekami nospriegot, pastāv risks ietriekties stūres ratā, pirms drošības josta būs nostrādājusi. Tāpēc vienmēr vajadzētu pārbaudīt, cik labi tā pieguļ augumam un pārliecināties, ka tā nav sagriezusies. Drošības jostai ir jāpieguļ tām ķermeņa daļām, kas spēj izturēt triecienu spēku, kam pakļauts ķermenis sadursmes brīdī. Cieši pie kakla, tad taisni pāri plecam, krūškurvim, pāri gurniem, augšstilbu virzienā. Ja drošības josta atrodas tālāk no pleca, pastāv liels risks, ka sadursmes brīdī tu tiks izmests vai ka tā noslīdēs pārāk zemu pāri krūškurvim, laužot ribas uz iekšpusi, kā rezultātā var tikt bojāta sirds vai plaušas. Arī gadījumā, ja drošības josta novietot pārāk augstu uz vēdera, tā var radīt spiedienu uz iekšējiem orgāniem, radot akūtu iekšējo asiņošanu. Vismaz katrs 5. bērns uz bērndārzu vai skolu automašīnā brauc nepiesprādzēts. It īpaši, ja veicamais attālums nav liels un automašīna brauc lēni. Taču tieši šajās ikdienas situācijās satiksmes negadījumi notiek visbiežāk. Un nav nemaz jābrauc īpaši ātri, lai sekas būtu ļoti nopietnas. Ātrums 20–30 km/h ir vairāk nekā pietiekošs gan bērnam, gan pieaugušajam. Pastāv plaši izplatīts maldinošs viedoklis par to, ka sēdēt automašīnas aizmugurējā sēdeklī ir drošāk nekā priekšā, un tādēļ nav vajadzības piesprādzēties. Taču patiesībā ir gluži pretēji. Kad aizmugurē sēdošais trieciena brīdī tiek grūsts uz priekšu ar spēku, kas līdzinās 3 tonnām, tad priekšā sēdošā drošības josta nespēs izturēt triecienu un abi mašīnā sēdošie tiks izgrūsti caur priekšējiem stiklam. Aizmugurē sēdošais pasažieris, kas nav piesprādzējies, sadursmes brīdī netīši var nogalināt šoferi, pat ja viņš vai viņa ir pareizi piesprādzējies un pat pie tik niecīga ātruma kā 40 līdz 50 km/h.